Pie Saeimas tika eksponēts šīs mākslas darbs. Paskaidrojumos policijai bija divas versijas. Tas esot vai nu mākslas darbs, vai arī tā daļa, kas līdzinās Latvijas karogam, nemaz neesot karogs. Pirmkārt, persona, kas šo izveidoja un tagad staipa līdzi uz visiem pasākumiem, ir tieši tik gļēva, ka, labi apzinoties savu veikumu, izdomā melīgus attaisnojumus, nevis skaidri pasaka, ko ar to vēlās pateikt. Otrakārt, ļoti izbrīna valsts iecietība, tolerējot valsts simbolu zaimošanu. Jāatgādina, ka kreisie ir globālisti, kuriem nav vajadzīga suverēnā valsts, vēsture vai tradīcijās. Tās viņiem traucē. Valsts pienākums būtu šīs vērtības aizsargāt pirmkārt no šādiem personāžiem kā Mētra Sabērova. Apmeklējiet informāciju internetā, sapratīsiet, kas viņi ir. Un, protams, šādiem cilvēkiem, kas priecājās par šo balagānu, nav vietas pie lemšanas galda, bet, vēl gads jāpagaida.